Gluži vai kā ierakuma Alūksnes ielās ir sniega vaļņi. Iemesls – sniegs Alūksneigas ziema ir vairāk kā citviet Latvijā, bet finansējums iepriekšējos gados ceļu uzturēšanai ir sarucis. Un arī valstī tas dalīts tiek neņemot vērā atšķirīgos laika apstākļus. Šādi pūs sniega ar jauniegādāto tehniku jau gan var tikai tur, kur otpus ielai nav ietves vai mājas. Bet darbi jau šoziem ielu un ceļu tīrīšanā vienalga netrūkst. Darba diena mums ir diezgan, kā sāc no rīta līdz vakaram. 2 maiņās raujam. 2 traktoristi esam, sēstamies, viens beidz, otrs sāk. Tā visu laiku laižamies. Centrs jau 3 reizes jau tiek izvests ārā un kā rodas, tā rodas. Nevar teikt, ka Alūksnes ielas būtu neizbraucams, tās ir tīrītas. Bet ir vēl viena problēma, kur sniegu likt, jo ielu malās veidojas 1,5 metru augsti sniega vaļņi. Līdz ar to padarot nepāredzams krustojums, sašaurinot brauktuves. Sniegs iespēju robežās tiek izvests no pilsētas. Vispirms jau no tām vietām, kur rada satiksmē bīstamas situācijas un kur iela jāšķērso skolas bērniem. Un salīdzinot ar pārējo Latvijā vietām, es domāju, ka notiekās tā, ka mums uzsnieg un nenokūst. Un sniega atkal, un tas slānis veidojas ar lielāks un lielāks. Pārējā Latvijā varētu būt tā, kad uzsnieg, kādu mirklīt atkal nokūst, tas sniegs saplok, ir mazāks, un tāpēc viņam tās problēmas varbūt ir mazāk jūtamas. Mums šobrīd tādu mērķi pat neuzstāda, kad jāizved ir pilnīgi no visām ielām 100% sniegs. Tad pats pirmais tās ir visnoslogotākās ielas, bērndārzi, skolas. Līdzīgas problēmas jau ir arī novada ceļos, kas arī iespēja robežās tiek tīrīti, bet finansējumu katastrofāli trūkst. Līdzekļi jau šobrīd ir ziemai paredzētie līdzekļi jau iztērēti dubultā un pat vairāk. Un, protams, tas ir visos pagastos, visā Alūksnes novada teritorijā. Galvenokārt vajadzētu ņemt vērā to, ka tieši šos laika apstākļus, kas ir Alūksnei raksturīgi atšķirībā no visas pārējās Latvijas teritorijas, tieši šie ziemas apstākļi, kas ir, kā jau teicu, šī ziema, kas ir visagrāk mums un kas visvēlāk arī beidzas. Un šis sniega biezums, kas šajā pusē veidojas, savādāk nekā citvieta. Arī oficiālie vairāk gadu meteoroloģiskie dati liecina, ka Alūksnē ir visdziļākā sniega sega Latvijā. Bet galvenā problēma jau ir tā, ka pēdējo 4 gadu laikā pat vairāk kārt ir sarucis finansējums ielu un autoceļu uzturēšanai. Un pats sāpīgākais finanšu sadalē jau ir tas, ka netiek ņemta vērā šī reālā situācija. Kritēriji ir vienādi, principā, ja? Un katrā ziņā nokrišņu daudzums nav ņemts vērā šeit. To es varu pateikt. Tā kā, ja, piemēram, ja kaut kādi, lai piedod man tur kolēģi no Liepājas vai kur, ja, bet viņiem, ja ir 7 centimetri, mums ir 70 centimetri, mums viņš kaut kur jāliek ir. Ja viņi uzskata, ka viņiem vairāk jākais ir, ja, tad mēs jau pie kaisīšanas netiekam uz to sniegu vajag no sākuma novest, lai būtu ko nokaisīt. Alūksnes novada pašvaldība par situāciju ir informējusi gan pašvaldību, gan satiksmes ministriju. Satiksmes ministrija tā diezgan solīdi uzrakstīja, ja, nav, nevaram, un gaidam ierosinājumus. Un Alūksniešu ieteikums ir pārskatīt finansējumu sadalu un ņemt vērā katra reģiona raksturīgos laika apstākļus. Es domāju, varbūt kaut kādi papildus līdzekļi varētu būt, un tie varētu būt ņemt vērā kaut kādu koeficienti. Tas varētu būt nokrišņu daudzums milimetros, ja? Tas varētu būt apledojums, tas varētu būt ziemas sezonas sākums un beigas. Ja? Tagad Alūksnē ar bažām gaida katru sniega mākoni, jo jau šobrīd ir skaidrs, ka sniega tīrīšanā aiziet tā nauda, kas būtu nepieciešama ceļu uzturēšanai pavasarī un vasarā.